Labrīt! Ir atkal noticis pārpratums. 6 no rīta, un man atkal jādodās uz darbu. Šorīt gan mēģināsim iedarbināt 25-gadīgu Audi A4, kurš ir nostāvējis pagalmā lielajos mīnusos jau 5 dienas. Aizsalis pavisam nabadzīgs. Paskatīsimies, vai tādu var iedarbināt. Iepriekš darbinājām BMW. BMW tak visi var iedarbināt, bet kā būs ar Audi? Aizdedz ieslēdzās, tas sev ir labi. Galvenais ir pārliecība un ticība. Ir. Var iedarbināt arī Audi. Un nav vajadzīgs katru dienu ar to braukt, lai varētu iedarbināt. Tātad ārā ir gandrīz -17 grādi, ko mēs redzam. Kaut kādi gļuki ir ar paneli, bet principā mašīna rūc. Kamēr atsila šis auto, es dzēru kafiju mājās no rīta. Un tad es sapratu, lai iedarbinātu mašīnu zemās temperatūrās, šorīt, starp citu, nebija ļoti zema, -16 grādi. Faktiski ir 5 lietas, kas ir vajadzīgas. Pirmā, labs akumulators. Otrā, nevainojami jādarbojās ir elektrosistēmai. Trešā, aizdedzes sistēmai ir jābūt kārtībā. Ceturtā, degvielas sistēmai arī ir jādarbojās nevainojami. Un 5. pats dzinējs. Nebūs tur kompresijas, iedarbināt tāpat nevarēs. Ja kāda no šīm sistēmām nestrādā un ārā ir -20 grādi, atliek vien saprast, ka teica kāds no mūsu valsts prezidentiem. Jūs palieciet savās vietās, es palikšu savējā. Lai jums jauka diena!